Nesen internetā uzgāja vienu tādu uzdevumu, ko katram ir vērtīgi izpildīt. Nezinu, esi tādu pildījis vai nē, uzliec taimeri uz pusstundu, lai ir klusums, lai nekas netraucē. Un paņem tā kā lapu vai kladi un pildspalvu un raksti visu, ko tu gribētu darīt vai ko tu sev nopirktu, ja tev būtu pilnīgi neierobežotas iespējas. Tas ir pilnīgi jebko, nu tā kā gan pirkšanas, gan vispār, ko tu gribētu dzīvē darīt, ja ir pilnīgi nav ierobežojumi. Šis ir tik interesants uzdevums. Tā kā sākumā rakstās tās, pirmās lietas, ko gribas tā kā nopirkt, ja tās materiālās, kaut kāda mašīna vai kaut kas tāds, tas normāli, tas ir tāds pirmais, kas nāk. Tad kādā brīdī ir tā sajūta, ka tu tā kā vairs nezini, ko rakstīt, viss. Tad novelc svītru, bet turpini, kamēr taimers nav beidzies. Un tad tu domā, un tad vēl kaut kas sāk nākt ārā. Tad sāk palikt interesanti, jo kaut kur dziļumā tas ir, ka tu to gribētu darīt. Tad tu sāc atkal rakstīt. Tad atkal ir tāds brīdis, ka viss, vairs nav ko teikt. Tad novelc svītru, bet gaidi, kamēr vēl nav beidzies laiks. Un tad sāk palikt interesanti. Tad sāk nākt ārā tādas lietas no pašiem dziļumiem. Tās ir tās, ko tu patiešām gribētu, bet kuras tu esi nobāzis tik tālu. Jo pirmais, kas nāk ārā, ir tāds ārēji uzliktais, kas mums liekas, ka mēs gribam, ka mums vajag. Tikai pašās beigās, kad tas viss ir uzrakstīts uz lapas, tad sāk nāk ārā tas īstais. Jo ļoti interesanti, es arī biju ļoti pārsteigta, jo kaut kā visu laiku likās, ja ir liela ģimene, tad vajag māju, vajag pagalmu bērniem, kur skriet, un es tik ilgi biju ar to domu dzīvojis. Bet pildot šo uzdevumu, es sapratu, ka es pati īstenībā gribētu vienkārši dzīvot dzīvoklī ar milzīgu terasi, kur ir čila zona un daudz puķis, kur var podos salikt. Vai arī kaut kādus augļu krūmus, ko var podos tā kā pārziemināt un audzēt. Tas ir tik interesanti. Izrādās, ka nemaz man nevajag to māju ar dārzu. Tas nav par to, ka mums bieži vien nevajag to, ko mēs domājam, ka vajag, bet tas ir par to, lai sevi iepazītu. Jo tiešām beigās nāk tik interesantas lietas rakstās ārā. Uztaisiet noteikti, izdariet šo uzdevumu. Un tad uzrakstiet komentāros, kāds jums pašam par sevi bija pārsteigums. Ko jūs tā kā nedomājāt, ka tas kaut kur dziļumā ir iekšā.